Stacionārā urbimašīna ir pamats. Katras darbnīcas pamats. Bet, ja vēlaties precīzi urbšanu izmantot arī ārpus darbnīcas, jums būs nepieciešams kaut kas pārnēsājums. Proti, elektriskā rokas urbimašīna vai akumulātora urbimašīna. Un tam nepieciešams kāds statīvs. Labdien! Mani sauc Toms Krsens, un šoreiz es vēlos nedaudz iedziļināties mobilajos urbimašīnu statīvos. Urbt no acis ir labi, tas tev iedošu, tu domā. Bet mēģiniet pieaicināt vēl vienu acu pāri. Tas ātri izlabos jūsu kļūdu, ka urbat perpendikulāri. Protams, ar nelielu praksi jūs varat urbt gandrīz perpendikulāri, un dažām lietojuma programmām tas ir pilnīgi pietiekami. Tomēr ir darbi, kur precizitāte ir svarīga, un paļauties uz subjektīviem iespaidiem ir kā loterijas biļetes pirkšana. Tas var izdoties, bet parasti tas neizdodas. Iespēja gūt panākums ievērojami palielināsies, izmantojot kādu ierīci perpendikulārai urbšanai. Mūsu gadījumā urbšanas statīvi. Pat visprimitīvākais nodrošinās pietiekami precīzus un galvenokārt atkārtojums rezultātus. Darbnīcu urbšanas statīvi parasti ir diezgan precīzi, un ar nelielu labvēlību tos var uzskatīt arī par pārnēsājumiem. Līdzīgi kā stacionārās urbimašīnas, arī tām ir viens ierobežojums, proti stabs, pa kuru urbimašīna pārvietojas. Lielgabarīta sagatavas ir īsas, vai nu nepietiek statīva augstuma, vai arī izlices garuma, respektīvi attāluma no urbja līdz stabam. Abus trūkumus risina tā sauktie mobilie urbšanas statīvi. Pirmais tips ir statīvs ar noņemamu stiprinājumu urbimašīnām ar standartu 43 mm diametru. Tās ir praktiski visas elektriskās rokas urbimašīnas uz 230 voltiem, bet tikai minimāls skaits akumulātoru urbimašīnu. Šie statīvi ir pieejami vairākos izpildījumos. No savas pieredzes varu ieteikt visvienkāršākos ar skolas vadības stieņiem, kas pēc būtības ir precīzāki nekā tie ar slīpumu stieņiem. Tomēr arī pie šiem fiksētajiem var urbt leņķī, ja stabi apakšā tiek nedaudz izvilkti pēc atzīmēm, tādējādi radot vēlamo slīpumu. Atgriešanās vertikālā pozīcijā ir garantēta, precizitāte ir nodrošināta no rūpnīcas. Ar slīpumu stabiem nevienmēr var trāpīt vertikālā pozīcijā, tāpēc ir ieteicams izmantot leņķa mērierīci, kad tos regulē. Otrais mobilā statīva veids ir tāds, kas ļauj izmantot jebkuru urbimašīnu. Šiem statīviem ir savs patrona, kuras vārps starp ceturdaļcolu 6 stūri tiek nostiprināta urbimašīnas patronā. Tikai pateicoties iespēja izmantot jebkuru akumulātoru urbimašīnu, mēs varam šādu statīvu uzskatīt par pilnībā mobilo un galvenokārt neatkarību. Gan darbnīcas, gan mobilajiem urbimašīnu statīviem vajadzētu būt ar dziļuma ierobežotāju. Mobilajiem statīviem parasti ir arī stingrs vai noņemams vadītājs cilindrisku priekšmetu urbšanai, piemēram, stieņiem vai caurulēm. Tos izņēmumu gadījumos urbju vispamatas. Mobilie statīvi neizceļas ar precīzu vadību, tāpēc urbju galu varat ievietot sagatavē ar zināmu izklaidu. Tomēr urbšanas perpendikularitāte ir nodrošināta ar pietiekamu precizitāti. Statīvam var būt atgriešanās atspērs, bet tas var arī nebūt, un patiesībā tas parasti nav nepieciešams. Es vienmēr izmantoju mobilo urbšanas statīvu, kad vēlos, lai caurums sagatavs otrā pusē būtu precīzi, pretī un neizietu ārpus centra vai as. Ja man nav pieejama stacionārā urbimašīna vai runa ir par detaļām, ar kurām būtu grūti manipulēt darbnīcā, tad tiek izmantots mobilais statīvs. Viens piemērs ir visi konstrukcijas elementi ar koka būvēm, piemēram, pergolas noņems vai šūpoles. Urbimašīna statīvā izmantoja arī urbjot caurumu statām, kur arī ir svarīga perpendikularitāte. Urbjot malas izmantoja mobilo darbnīcas galdu, kurā perpendikulāri nostiprina sagatavojumu. Un visbeidzot mans padoms. Teorētiski kā mobilo statīvu var izmantot arī parasto darbnīcas statīvu, un tas ir iespējams urbjot zem pamatnes līmeņa, kurai vidū ir caurums urbjus. Jūs pat varat izmantot dziļumu ierobežotāju, kā arī ļoti garas urbjus. Diemžēl jūs atkal varēsiet izmantot tikai urbjus ar standarta stiprinājumu diametru. Tas ir 43 mm. Paldies par skatīšanos, un gaidu jūs nākamajā video!